nezinu, šitā droši pacelt uz viņu augstāk. Sveiki! Es nekavēšu jūs ļoti ilgi. Es ļoti īsumā pastāstīšu jums par to, kas ir ko tu domā, ko mēs darām. Mēs esam principā organizācija, kas darbojas Latvijā jau 3 gadus. Un tas, ko mēs darām, ir mēs veidojam debašu kultūru Latvijā. Tā skaitā rīkojot šādas publiskās diskusijas, tā skaitā mācot bērniem, studentiem, skolēniem debašu argumentācijas prasmes un mākslu, kā arī palīdzot viņiem veidot debašu klubus skolās. Un tad, ja jums patīk tas, ko mēs darām, ja jums patīk šī diskusija, tad tas viens mans lūgums jums ir sekot mums līdzi mūsu sociālajos mēdījos, tas ir Twitterī, ko tu domā, Facebookā arī, ko tu domā ar Q. Tas ir pirmais lūgums. Otra lieta, būtu ļoti jauki, ja jūs visi, kas te ir, mēs padosim apkārt tādu lapu, jūs varētu pierakstīties tajā lapā, kur Sintija pados uzrakstīt savu kontaktu informāciju un jā. Tas tad arī viss. Došu vārdu Divitai. Brīdinājums visiem dalībniekiem ir diezgan grūti tikt līdz šim mikrofonam. Tā kā ir svarīgi pa ceļam nenogāzties. Rasmus, vai tu vari palīdzēt? Okay. Man ir ļoti liels prieks jūs šeit visus redzēt. Mūsu šodienas publiskās debates tēma ir, vai finansiāli jāsoda mēdī, kas izplata viltus ziņas. Viltus ziņa ir tēma, kas ir aktuāla vismaz jau 1,5 gadu, un viņa īpaši sasāpējās tajā brīdī, kad beidzās Amerikas vēlēšanas, un viena no tām galvenajām tēzēm, kas tika izvirzīts, lai izskaidrotu to rezultātus, ir, ka ne tikai tādu attīstības valstu iedzīvotāju prāti, bet arī ļoti nostiprinājušās demokrātijās cilvēki tiek bombardēti ar informāciju, par kuru viņi nezina, vai tā ir patiesa vai nē, un dažkārt šāda informācija tiek izplatīta nevis nejauši, bet tīšām. Tās augtais viltus ziņu fenomens. Un tas, kas mums interesē šodien šajā debatē, ir, ko darīt ar tiem mēdījiem, ka šāda veida informācija izplata. Sodīt viņus vai nesodīt, ja sodīt, vai tam sodam ir jābūt finansiālam. Šīs debates moderēšu es, esmu Iveta Kažoka no Sabiedriskās politikas centra Providus. Mans galvenais mērķis un misija šodien būs panākt, lai mēs šo debati pabeidzam laikā, aptuveni 1:45 minūtēs, kas nozīmē, ka es uzturēšu laiku, lai neviens no runātājiem nepārsniedz savās tēzēs 7 minūtes. Bet kā tas ir ierasts, ko tu domā publiskajās debatēs, tad formāts būs šāds. Mums ir dalībnieki sadalīti divās daļās. Tie dalībnieki, kas aizstāvēs pozīciju, ka mēdī ir finansiāli jāsoda par viltus ziņu izplatīšanu, un šie dalībnieki ir Edgars Klētnieks, kas ir students un debatētājs, un te ir jāatzīmē, ka viņš aizstāvēs ne tik daudz savu viedokli, par kuru mēs īsti nezinām, cik viņš izklāstīs viņa prāt spēcīgāko argumentāciju, lai pamatotu šo pozīciju, ka mēdī ir par viltus ziņu izplatīšanu jāsoda. Tad mums ir pievienojusies Lolita Čigāneva, bijusī kolēģe un šobrīd ir Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītāja no partijas Vienotība, kas arī aizstāvē šo viedokli. Un vēl par šo pašu tēmu runās Lotte Ērmane, kas ir Rebaltika pētnieciskā centra multimediju redaktore. Un tad Lotte sevi atļauj pieteikt arī kā pētnieci un kā žurnālistu. Lotei ir jāizsaka īpaši pateicība par to, ka viņa piekrita šajā pasākumā piedalīties mūsu iepriekš ieplānotās dalībnieces vietā, kas, diemžēl, nepaguva šo diskusiju. Tātad tā ir tā puse, kas aizstāvēs viedokli, ka finansiāli ir jāsoda mēdī, kas izplata viltus ziņas. Mums šajā debatē piedalīsies arī dalībnieki, kuriem ir pretējs viedoklis vai kas aizstāvēs pretējas tēzes. Dārta Zaķe, studenta un debatētāja, atkal ir jāatrunā par Dārtu. Mēs nezinām šobrīd viņas īsto viedokli, bet viņa aizstāvēs to domu, ka mēdī nav jāsoda. Ingmars Bisenieks ir tādas ļoti interesantas iniciatīvas autors, Elfu vienība, kas, ja es pareizi to saprotu, tādi antitroļi, proti, kā
viltus informācija ir jāatmasko ar patiesām ziņām, bet iespējams, ka ne līdz galam to zinu. Tāpēc, iespējams, jautājumu daļā Ingmāram būs iespēja precizēt. Un Ingus Bērziņš, kas ir Latvijas populārākā ziņu portāla Delfi, galvenais redaktors. Arī viņa viedoklis būs tāds, ka mediji nav finansiāli jāsoda par viltus ziņu izplatīšanu. Katram no šiem dalībniekiem sākotnēji būs 7 minūtes uzrunai. Un pēc tam būs iespējas arī uzdot savstarpēji jautājumus un arī mēģināsim pieņemt jautājumus no zāles. Bet pirms mēs ķeramies pie šīs debates, es vēlētos aptaujāt šeit esošos cilvēkus, lai saprastu, kāda ir kopējais viedoklis šajā zālē. Kā jums šķiet, vai finansiāli ir jāsoda mēdī, kas izplata viltus ziņas? Lūdzu, paceliet rokas, kas uzskata, ka ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. 20 pār, kas pret? Aha, 4 pret. Un cik 5? 5 pret. Un cik atturās? 1, 2, 3, 4, 5. Mums ir diezgan skaidri viedokļi šobrīd, kas nozīmē, ka pret pusēji būs diezgan smags uzdevums mēģināt pārliecināt vēl kādus papildus balses. Bet tagad es domāju, ka sākam mūsu debates, un kā pirmajam, lai argumentētu viedokli, ka ir finansiāli jāsoda mēdī, kas izplata viltus ziņas, es dodu vārdu studentu debatētājam Edgaram Klētniekam. Viss man dzird? Okay. Šī debata nav par to, ka mums ir jāceļ jauns politbirojs vai par to, ka mums ir jāuztais kāda patiesības ministrija. Šī debata ir pavisam par vienkāršu problēmu, kas ir ļoti aktuāla. Tas ir, ja mums atklāti melo institūcijas, kurām vajadzētu būt par godīgumu, mums tās ir jāsoda. Kā tieši izpaudīsies šis viss? Mēs vienkārši izveidosim no valsts neatkarīgu žurnālistu komiteju. Viņi izlems, vai kaut kas ir fakts vai nav. Ja jums rodas jautājums, kā var pateikt, vai kaut kas ir vai nav fakts, pavisam vienkārši. Piemēram, Francijas vēlēšanās bija viltus ziņas, ka prezidenta kandidāts Makrons vēlējās 200 miljonus eiro izlietot, lai uzbūvētu bēgļiem ļoti grēznas viesnīcas. Tie ir pilnīgi meli, nav nekāda faktiskā pierādījuma, ka tas ir bijis. Līdz ar to mēs reizēm pateikt, šie ir meli, un to arī mēs atpazītu kā melus. Kā mēs viņus sodītu, mēs viņam uzliktu ļoti lielu sodu. Sākumā brīdinājumu sodu, jo dažreiz varbūt sanāk netīšām ielikt viltus ziņas, pēc tam tik lielu sodu, ka, ja tas atkārtojas kaut vai 3 reizes, viņi būs ārā no biznesa. Un gadījumā jau opozīcija runā par to, ka, bet dažreiz jau viltus ziņas nav tikai melu stāstīšana, dažreiz viltus ziņas ir patiesības stāstīšana, bet to patiesību tu sagrozi ar saviem viedokļiem. Pavisam vienkārši atbildes jau vēlos tagad pateikt, ir, ka labi, mēs varbūt to nevaram risināt, bet tas, ko mēs noteikti varēsim risināt, ir atņemt viņiem varu stāstīt pilnīgus melus. Pirmā lieta, ko es vēlos jums pastāstīt, ir pavisam vienkārši princips. Tas ir, kāpēc meli publiskajā vidē neietilpst runas brīvībā un kāpēc mums ir pilnīgi visas tiesības tos iznīcināt pēc iespējas ātrāk. Ko es ar to domāju? Te ir pavisam vienkārši princips, kā patērētāja aizsardzība. Tas ir, piemēram, ja jūs nopērkat preci, cilvēki, kas jums pārdod preci, nevar melot par to, ka šī prece ir, varbūt jums nav kaitīga, vai arī ka šī prece īstenībā tās garantija ir 1 gads. Līdzīgi, ja jūs ejat pie ārsta, ārsts jums nevar melot un teikt, ka šīm zālēm nav nekādi blakus efekti. Attiecīgi, pavisam šis pats princips arī atbilst uz mēdījiem, ka, ja viņi jums stāsta pilnīgi nepatiesību, viņi ir atbildīgi. Kāpēc? Jo, būsim atklāti, cilvēki savus iespaidus par to, par ko man balsot nākamajās vēlēšanās, lielākoties balst uz mēdījiem. Tā informācija, ko jūs iegūstat, ja ir nepareiza, varētu jūs pašus apdraudēt. Jūs varētu nobalsot varbūt nepareizi, balstoties uz meliem. Es pieņemu, ka lielākā daļa cilvēku grib balsot par kaut ko, kas ir patiesi, nevis kas ir meli. Līdz ar to jūs varētu apkrāpt tādā veidā, ka 4 gadus jums būs jāgaida un jādzīvo sekām, ja jūs pieņemat nepareizu lēmumu. Tas ir risks, kas, diemžēl, varbūt ir izdevies arī ASV, kad Krievija centās un arī veiksmīgi arī ietekmēja ASV vēlēšanas un ievēlēja sev ļoti prokrievisku kandidātu. Šis pats drauds var arī jūs visiem pastāv, ja mēs neapsādināsim šo visu.
Gadījumā, ja opozīcija centīsies iebilst un teikt, bet mēs tagad apdraudēsim žurnālistisku, tagad nebūs brīva žurnāli, nebūs brīva prese. Mums ir pavisam vienkārši atbilde. Pirmkārt, es nesaprotu, kāpēc, lai runas brīvībā iestrelptu meli, ja tu esi žurnālists, bet otrkārt, pat ja tā ir patiesība, tad ir pavisam vienkārši risinājums. Jūs joprojām kā žurnālisti varēsiet kritizēt valsti, jūs joprojām varēsiet izteikt savu viedokli, bet viss, ko jums būs jādara, jums būs jāpasaka ar lieliem burtiem. Šis ir mans viedoklis, vai arī es domāju, ka tā varētu būt patiesība, vai arī šī ir mana spekulācija. Nekādā gadījumā nevarēs pateikt, šis noteikti ir fakts, un līdz ar to tad var pilnīgi jebko rakstīt. Tagad, kad es paskaidrošu principu, kāpēc mēs to varam darīt, es pateikšu, kāpēc mums to noteikti vajadzētu darīt. Būsim atklāti, it īpaši Eiropas kontekstā mēs pašreiz esam hibrīda karā ar Krieviju. Krievija ir investējusi vairākus miljonus dolāru, lai aktīvi ietekmētu vēlēšanas procesu šajā un arī pārējās Eiropas Savienības valstīs. Es domāju, šeit cilvēki varbūt arī zina tādas ziņu portāls kā Balt News vai arī Russia Today, kas ir sen jau pierādīts, ka viņi izplata šīs te viltus ziņas, ka viņi saka, ka Latvijas politika ir balstīta uz apartīdu, vai arī ka tik un tik cilvēki, kuriem nav pilsonības, ir ielikt cietumā, tie visi ir meli, un tie ir aktīvi meli, kas mūsu valsts bojā. Kādā veidā, jo būsim atklāti, cilvēki, kuriem šajā valstī nav pilsonības, viņus varētu šī informācija kaut kā ietekmēt. Ja mēs atļausim, ka cilvēkiem visu laiku stāsta maldīga informācija, mēs varam nonākt pie sliktām sakām. Varbūt opozīcijai kāds jautājums? Labi. Es jums pastāstīšu piemēru, kur ir ļoti labi izdevies šis viss. Francijas vēlēšanās, kur bija Makrons pret Marinu Lepenu, visiem bija jau skaidrs zināms, ka Krievijai bija diezgan pozitīvs skatījums uz Lepenu, jo viņa bija pret sankciju noņemšanu. Neilgi pirms vēlēšanām Krievijas hakeri ne tikai parādīja Makrona e-pastus, bet arī izplatīja vairākas viltus ziņas par Makronu. Vienu es jau minēju, var minēt vēl vienu, ka Makronas iever, pieņemsim, islāma ticības, vairāk šādi meli tika izplatīti, lai pēc iespējas mazāk cilvēku par viņu balsot kaut kādu ļoti lielu melu dēļ. Tas, kā tas tika risināts, bija vienkārši Makrons pats sev uztaisīja komiteju ar cilvēkiem, kuri aktīvi skatījās internetā vai izplata kādas melus ziņas. Viņš viņiem samaksāja, un tas, ko viņi darīja, viņi tās viltus ziņas centās apturēt, pasakot, kas ir patiesība. Diemžēl līdz galam tas nenostrādāja, jo tas viss balstījās uz vienkāršu tavu pašu vēlmu kaut ko pateikt. Ja mums būtu valsts, kas varētu pateikt, ne tikai mēs izlabosim jūsu ziņas, bet arī mēs tās aizliegsim, lai nākotnē tas vairāk nekad nenotiktu, tas noteikti strādās. Kāpēc? Jo, būsim atklāti, ja tu esi mēdījis, ir lielākā daļa mēdījiem, viņiem ir pašsaglabāšanās instinkts, ka viņi vēlas palikt vēl kā mēdīji. To viņi var izdarīt, ja viņiem ir līdzekļi, jeb nauda. Ja mēs to naudu no viņiem atņemam nost, viņi vairs nevarēs darīt tās lietas, ko viņi grib, jeb pastāvēt. Līdz ar to, ja mēs viņiem pateiksim, ja jūs gribat pastāvēt, jūs varēsiet tikai un vienīgi stāstīt patiesību, es neredzu, kāpēc tā vispār varētu būt slikta ideja. Jā, paldies. Paldies Edgaram. Vai man strādā mikrofons? Strādā mikrofons. Ļoti labi, 6,5 minūtes, iekļāvāmies laikā. Vienīgais, pirms es dodu vārdu pret pusē, divas lietas. Pirmā lieta, ko es vēlējos pateikt, ir, ka tā apzīmējuma valdība un opozīcija nav jāsaprot burtiski, ko tu domā stila debatēs ar valdību apzīmē viedokli par, ar opozīciju apzīmē viedokli pret. Un otra tehniskā informācija ir par tulkojumu. Guvu apstiprinājumu, ka mums tulkojums strādā lieliski. So if anyone here needs a translation, then you're very much welcome to take the device there. The translation is working properly. Tagad es dodu vārdu pret viedokļa pārstāvēji Dārtai Zaķei, kas arī ir studenta debatētāja. Šo nevaram stāvēt. Labi, viss kārībā. Tātad, tas, ko es darīšu, ir vispirms es mēģināšu atspēkot to, ko teica Edgars, un viņa viedokli par šo, un kāpēc tas varbūt pirmkārt, kāpēc tas nestrādātu, otrkārt, kāpēc nebūtu efektīvi, un kāpēc tas mums skaitētu. Tad es parunāšu par labākām alternatīvām un to, ko mēs patiešām varam darīt, un kas uzlabotu mūsu sabiedrību kopumā. Tātad, pirmkārt, kas tad īsti ir meli? Tas, ko Edgars definē kā melus, ir pilnībā nepatiesi fakti, kurus mēs pilnībā varam pārbaudīt, un kad tas tiek pateikts nepareizi, tad mēs to izņemam vai uzliekam naudas sodu. Pirmkārt, apmelošana, ja nepatiesas informācijas izplatīšana jau tiek sodīta, tas jau tiek krimināli sodīts,
Un mums ir svarīgi, ka to dara tiesa un ka to dara juridiskas institūcijas, kas zina, ko viņas dara. Nevis kaut kas atsevišķi no valsts, kaut kas noslēgts, kaut kas, kas izvērtē un pēkšņi kļūst par patiesības aizstāvi un pasaka, ko mēs drīkstam un ko mēs nedrīkstam. Kā arī tas, ka ne visi viltus ziņas ir pilnīgi meli. Ne visas viltus ziņas var interpretēt kā pilnīgas faktuālas nepatiesības. Liela daļa no tām ir viedokļu raksti, kas ir balstīti patiesos faktos, bet no kuriem ir izdarīti nepatiesi secinājumi. Mēs to nevaram aizliegt, mēs to nevaram pārbaudīt, un teorētiski tam nav nekāda juridiska seguma viņus aizliegt un viņiem uzlikt šo te naudas sodu. Par to vairāk runās pārējie runātāji. Tātad vēl vairāk par to, ko Edgars uzskata par mehānismu, kā mums vajadzētu šo ieviest. Tātad šie būs no valsts neatkarīgas institūcijas, kas to ieviesīs. Lielākoties tas tā nenotiek, pārsvarā tās ir valsts, kas to ievieš, bet labi, pieņemsim, ka tās būs no valsts neatkarīga institūcija, kas to ieviesīs, kas saņems finansējumu no valsts visticamāk. Otrs, ko Edgars min pie mehānisma, ir tas, ka mēs rakstiem liksim virsū tādus sarkaniem lieliem burtiem, ka šis ir mans viedoklis. Šis ir tas, ko šī ir spekulācija. Neuzskatiet šo par taisnību. Jā, bet tas ir kaut kas tāds, kas var eksistēt arī mūsu pasaulē. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam darīt jau šobrīd. Tajā brīdī, kad mēs pasakam uz viedokļiem, šis ir tikai viedoklis, šī ir spekulācija, mums nav obligāti jāliek naudas sodi šiem cilvēkiem. Mēs varam radīt lasītājiem skepsi, mēs varam jums kā patērētājiem ļaut izvēlēties un ļaut zināt, ka šie fakti varbūt nav pilnībā patiesi, vienlaikus jums tie būtu jāzina, vienlaikus jums tas būtu svarīgi zināt. Tātad otrkārt ir par to, kā mēs šo sodīsim, un pirmkārt, kas tiks sodīts. Mēs uzskatām, ka tas būs pilnībā atkarīgs no valsts, un tas būs un valsts ietekme šajā gadījumā būs ļoti svarīga. Jo tajā brīdī, kad mēs pasakam, ka kaut kas nav patiess, vai kaut kas neatbilst tam, ko mēs uzskatām par patiesu, ļoti daudzos gadījumos tas neatbilst tam, ko valdība uzskata par patiesu. Tas neatbilst tam, ko esošais elektorāts uzskata par patiesu un ko viņi uzskata par vajadzīgu. Un tajā brīdī, kad mēs pasakam, nē, mēs šo aizliedzam, jo tie ir nepatiesi fakti, it īpaši demokrātijās vai it īpaši pseidodemokrātijās, tajā brīdī, kad mēs pasakam, šie fakti ir nepatiesi, viņi var būt nepatiesi tikai tāpēc, ka viņi neiet kopā ar to ideju, kas ir valdībai. Un mēs uzskatām, ka tas ir nepareizi, mēs uzskatām, ka to nevajadzētu aizliegt, mums nevajadzētu likt šīm organizācijām naudas sodus. Parunāsim vairāk par runas brīvību un kāpēc tas ir svarīgi un kāpēc mums ir vajadzīgs atļaut šo dažādo faktu viedokli. Pirmkārt, kā jūs minēju, ne visi fakti ir 100% zinām. Mēs nevaram noteikt, kas ir balts vai melns. Sabiedrībā tā neeksistē. Nav tādas situācijas, kad kaut kas ir balts un kaut kas ir melns. Nekad. Problēma ir tajā, kad mēs saņemam šos te faktus un kad viņi ir nedaudz tumšākā krāsā vai tumšāk pelēki, ir lielāka iespēja, ka mēs izdzēsīsim daudz vairāk materiālus un daudz vairāk informācijas netiks pieejamas jums kā sabiedrībai tikai tāpēc, ka viņos ir neliela iespēja būt nepatiesiem. Jo paši šīs ziņu organizācijas, paši šīs mājaslapas, viņas nevēlēsies publicēt šos te faktus tajā brīdī, kad, ja mēs publicējam kaut ko, kas ir nedaudz uz robežas, mums ir iespēja iziet no biznesa, mums ir iespēja, ka mūsu kāds bloķēs, ka kāds pateiks, ka jūs vairs nevarat vispār neko darīt. Mēs uzskatām, ka tas ir nepareizi, mēs uzskatām, ka tas ir kaut kas tāds, kam nevajadzētu notikt. Kā arī tas veids, kā mēs sodīsim šīs te valstis. Pirmkārt, ļoti liela daļa no šīm ziņu organizācijām, ļoti liela daļa no organizācijām, kas izplata šīs te viltus ziņas, atrodas ārpus Latvijas, atrodas ārpus šīs te ietekmes valsts, ārpus mūsu kaut kādas juridiskās sfēras, kurās mēs varētu vispār viņas aizskart. Ja organizācija, kā piemēram Russia Today vai kāda cita organizācija kaut kur Kirgistānā publicē ziņas, ka Vējonis ir briesmīgs prezidents un ka viņš ir, nogalinājis cilvēkus, mēs nevaram neko izdarīt. Mēs nevaram šeit organizācijai uzlikt sodu, un tas tīri teorētiski to nav iespējams izdarīt. Idejiski tas varbūt, tā izklausās kā laba ideja, bet tas nav kaut kas tāds, ko mēs varam izdarīt. Tātad tas, ko mēs nevēlamies, ir, mēs nevēlamies, lai valsts nosaka, kas ir patiesība, mēs nevēlamies, lai esošais elektorāts mēģina palikt šādā veidā pie varas, kā tas šobrīd notiek Vācijā, kur vēlas ietekmēt Facebooka viedokli un kur vēlas uzlikt Facebookam maksāt sodu par to, ka tas izplatā viltus ziņas tikai tāpēc, ka Vācijā tuvojas vēlēšanas un iespējams Angela Merkel vairs nebūs pie varas, ja viņi šo neapstiprinās. Tātad
Jā, otrkārt, mēs jau šobrīd ietekmējam nepatiesību, mēs jau šobrīd ietekmējam to, kas ir patiesa, kas nav patiesa. Mēs jau šobrīd, mums ir juridiski likumi, kas neļauj apmelot cilvēkus un neļauj izplatīt nepatiesus faktus. Mēs uzskatām, ka tas ir labi, ka tas tā paliek. Jā, un treškārt, kas ir labākas alternatīvas. Par to vairāk runās arī pārējie runātāji, bet pirmkārt, tas, ko es uzskatu, kas ir svarīgākais, ir tas, ka mēs informējam sabiedrību. Ir tas, ka mēs kā sabiedrība apzināmies, ka mūsu informācijas plūsmā eksistē fakti, kas nav patiesi, eksistē fakti, kas nav 100% pareizi, un mums ir jāspēj kritiski uz tiem raudzīties. Tas, ko Edgars ierosina, ir jums kā aitām iebarot tikai pareizos faktus, un tajā brīdī, kad jūs redzat kaut kādu informāciju mēdījos, jūs tam visam pilnībā uzticaties. Tas, ko mēs iesakam, ir veidot sabiedrību, kura ir izglītota mēdīju pratībā, kura ir izglītota kritiskajā domāšanā un kura spēj pieņemt pati lēmumus. Tas ir tas, ko mēs vēlamies. Paldies. Paldies Dārtai. Tas bija viedoklis pret. Tagad mēs atgriežamies pie viedokļa par, un viņu pārstāvēs Lolita Čigāne. Vai arī jūs vēlējāties apmainīties? Kā tu vēlies? Tad es tagad, jā? Tā, cienījamā publika, cienījamie debatētāji, es ļoti novērtēju Dārtas deksmi, ar kādu Dārta runāja par to, ka nevajadzētu sodīt mēdījus, kas izplata viltus informāciju. Un deksme ir tā pamata lieta, ar kuru runā tie cilvēki, kas šo ideju aizstāv. Un runājot par šo deksmi, es gribētu izteikt tādu salīdzinājumu. Kas vislabāk motivē ēzeli kustēties uz priekšu? Mēs zinām, ka klasiski ēzeli kustēties uz priekšu vislabāk motivē tas, ka viņam priekšā pakarina burkānu, un viņš tiecās pēc šī burkāna, bet viņam no muguras ir vajadzīga pātaga, kas viņu mudina doties uz priekšu. Diemžēl dilemmā, ko darīt valstī un kādi ir valsts pienākumi, mēs neesam izgudrojuši neko daudz gudrāku. Diemžēl savas organizācijas, savas privātā sektora organizācijas mēs tāpat motivējam. Mēs dodam burkānu, iespēju darboties brīvā, nepiespiestā vidē, bet, diemžēl, mums ar pātagu ir jāpieskata šīs organizācijas, jo citādi mēs varam nonākt vienā situācijā, kur mums neviena burkāna vairs nav, un mēs kā valsts esam bankrotējuši. Un kāpēc es šo minu saistībā ar to, vai ir jāsoda par viltus ziņu izplatīšanu? Viltus ziņas ir tāds pats kaitīgs ieradums, ko, diemžēl, cilvēki enerģiski patērē, kā, piemēram, sliktas kvalitātes alkohols vai mazgadīgu cilvēku smēķēšana. Protams, pieaudzis cilvēks pats pieņem savus lēmumus, bet valstī ir pienākums aizsargāt savas mazāk aizsargātās grupas no muļķību izdarīšanas, no ļaunuma izdarīšanas sev. Attiecībā uz viltus ziņām tas darbojās tikpat graujoši, tikai ne uz cilvēka fizisko veselību, bet arī varbūt galu galā uz fizisko veselību, kā uz cilvēka fizisko veselību darbojās nekvalitatīvs pārmērīgs alkohols vai smēķēšana. Tātad viltus ziņas cilvēku ietekmē morāli līdz tādai pakāpei, ka šķiet, ka vairs nekam nav taisnība. Un tādēļ es šeit gribētu pēc būtības apstrīdēt Dārtas tēzi, par to, ka nav jau nekādas problēmas ar puspatiesībām. Ka pēc būtības viens stāsts, kurā ir zināma daļa patiesības un zināma daļa melus, arī mūs kaut kādā veidā mudina uz kaut kādu plašāku sapratni. Un, lai pavisam precīzi atspēkot to argumentu, es jums lūkšu iedomāties divas glāzes. Vienu glāzi, kurā ir skaidrs ūdens, un vienu glāzi, kurā ir ieliets urīns. Puspatiesība būtu tad, ja šos abus šķidrumus sajauktu kopā un izveidotos kaut kas pa vidu. Drusku skaidra ūdens, drusku urīna. Ja šādu šķidrumu mēs dzertu un dotu saviem bērniem un teiktu, ka nekas nenotiks, tas būtu ļoti kaitīgi, jo šī gadījumā mēs nevaram apgalvot, ka brīdī, kad cilvēks dzer šo šķidrumu, viņš taču dzer pa pusē skaidru ūdeni un pats saprot, kas ar viņu notiks. Tātad valsts pienākums ir aizsargāt savas sabiedrības morālo veselību un konkrēti vērsties pret tiem, kas izplata viltus ziņas, nekvalitatīvus produktus un tā tālāk. Vai ir nepieciešams sodīt finansiāli un kā sodīt finansiāli? Diemžēl šeit man atkal ir jāsaka, ka diemžēl ir situācijas, kur pātagai ir jābūt tādai, ka viņas cirtienu jūt. Un tā kā mēdīji ir organizācijas, kas darbojās brīvā tirgū, izņemot, protams, sabiedriskie mēdīji, kuri pie mums tomēr arī darbojas brīvā tirgū, tā tad jūt cirtienus,
kas ir finansiāli cirtieni. Tātad tās ir jūtamas sekas. Citādā veidā mēs darbojamies tikai ar tādu papīra tīģera metodēm, tikai ar papīra tīģera biedēkļiem, kuriem galu galā neviens netic. Tā kā finansiālām sankcijām ir jābūt par viltus ziņu izplatīšanu. Šobrīd lielākajā daļā valstu ir situācija, kur likumos jau ir noteikts, ka mēdījiem ir pienākums objektīvi, vispusīgi, godprātīgi sabiedrību attīstoši informēt par notikumiem. Tomēr, ja mēdījis neievēro šos ļoti labos principus, mēdījam ir jāizjūt sāpes un ir jāsaprot, ka viņš ir kropļojis sabiedrības izpratni par konkrētajiem notikumiem, un, kā jau es teicu, šīs sāpes vislabāk izjūt, ja ir finansiāls sods. Vai mēs iesim tik tālu, kā tagad likumprojekts, kas ir ierosināts Vācijā, par ko runāja Dārta, kā par lielu mežonību, kas paredz lielus finansiālus sodus par Facebook un Twitter informācijas izplatīšanu, tik lielus sodus droši vien Latvijā mēs nenoteiksim, mums jau ir prakse, kādā veidā mēs nosakam samērīgus sodus. Un tagad pēdējais par to, kā mēs noteiksim, vai mēdījis nodarbojas ar nepatiesas informācijas izplatīšanu vai nē. Galu galā visam ir iespējams izstrādāt kritērijus, un arī tanī brīdī, kad valsts nolēma ierobežot alkohola izplatību, piemēram, pusauģu vidū, vai arī smēķēšanas izplatību pusauģu vidū, tad mēs zinām, par ko mēs runājam. Tātad mēs nodefinējam kritērijus, kas tas ir, un ar valsts politiku mēģinām panākt, lai tas, kas šī lieta ir, lai viņa neizplatītos un netiktu praktizēta. Tātad, kā jau es teicu, ļoti daudzās valstīs likumos jau ir nodefinēts, kas ir objektīva, daudzpusīga informācija, kas iekļauj dažādu pušu viedokļus. Diemžēl līdz šim mēs dzīvojām situācijā, kur tāds fenomens kā viltus vai joku ziņas bija tikai 1. aprīļa fenomens, tomēr šodien mēs redzam, ka ar internetu izplatīšanos šis ir kļuvis par fenomenu, kas ir visaptverošs un kas, diemžēl, ir tik izplatījies, ka mums ir pienākums savu sabiedrību pret to aizstāvēt. Un es domāju, ka Edgars savā uzstāšanās minēja ļoti daudzus piemērus par to, kā šīs viltu ziņas var konkrētā veidā graut politiskos procesus un arī noslēgt vēlētāju atbalstu par labu vienam vai citam kandidātam, tādējādi asimetriski ietekmējot demokrātiju. Tātad valsts pienākums ir aizsargāt savu sabiedrības veselību, pienācīgi pēc kritērijiem, konkrētiem izvirzītiem kritērijiem sodīt mēdījus, kas izplata viltus ziņas. Paldies! Paldies, Laura! Precīzi laikā. Tagad vārds Ingmaram Biseniekam, arī viedoklis pret. Būs labi. Es varbūt kā 4. runātājs jau tad atļaušos varbūt drusciņi kaut kā savilkt kaut kādā nedaudz fokusā šo diskusiju. Es domāju, ka nevienai, ne otrai pusē nav domstarptība par to, ka viltus ziņas ir slikta lieta, ka tam ir ilgtermiņa un potenciāli ļoti negatīvas sekas, un pret tām ir savā veidā jāvēršās. Es domāju, jautājums ir tāds, kāds viņš arī ir noformulēts mūsu debatē, ka vai finanšu šie līdzekļi, finansiāli sodi, vienkārši sakot, naudas sodi ir tas pareizais instruments, kā apkarot viltus ziņas. Nu, šeit ir tā, kā iepriekš jau minēja Dārta, ka mums tāpatās ir jau noteikts juridiska bāze, kā vērsties pret, teiksim, mēdījiem vai jebko citu, kas publiski izplata, teiksim, nepatiesību par kādu personu apmelojums, ja, vai pret personu grupu. Iespējams, ka, protams, lai sodītu jebkurā gadījumā, ja tagad arī var vērsties tiesās, var prokuratūrā un tā tālāk, kas attiecās šīm viltus ziņām. Jā, te arī, protams, ir jautājums, ka tas ir grūtāk definējams, ja, nekā pateikt, ka konkrēta persona, tur, teiksim, prezidents, premjers, ministrs, vēl kāds, ja, ir tur izdarījis to un to, ko viņš nav izdarījis vai nav teicis. Ja. Nu, viss skaidrs, viņš var sūdzēt attiecīgi šo ziņu izplatītāju tiesā. Bet par šīm viltus ziņām, kā minēts, nu, viņas pagaidām, man liekas, tādu kritēriju nav. Var jau būt, ka, protams, likumdevēji un attiecīgi arī citas, teiksim, valsts struktūras var izstrādāt šādu sistēmu, kaut kādus kritērijus, noteikums, tas viss ir iespējams kaut kādu uzraugošo organizāciju. Es šeit tā kā nepiekristu Edgaram par to, ka te varētu būt
cilvēki vienkārši, teiksim, nu, kā teikt, nevalstisks kaut kāds organizācija. Mēs te runājam par sodīšanu. Sodīšanai jābūt ir likumīgam pamatam vienmēr, vienalga, vai tas ir cietumsods vai tas ir naudas sods. Ja? Līdz ar to, nu, manuprāt, ka tas būs kaut kāda šī jaunas, kaut kādas regulācijas radīšana, mehānismu radīšana, lai to ieviec pēc tam, tā reālā darbība, ja, kādu, kuros gadījumos, kurš tur izmērīs, ja, viltus ziņas, te pie tam varbūt arī viena lieta viņas ražo kaut kur, ja, viņas rada, otra lieta viņas reproducē, viņas pārpublicē, ja, teiksim, kāda atbildība ir vienā un otrā gadījumā, ja. Tas varētu būt, nu, vienkārši sakot, stipri piņķerīgi un apgrūtinoši, un diez vai, ka būs efektīvs līdzeklis, lai cīnītos pret šīm viltus ziņām. Tāpēc es domāju, ka tas alternatīvais ceļš, ja tā varētu teikt, ir, vai, nu, pat nebūtu pareizais vārds alternatīvais, drīzāk tāds papildinošais veids būtu šī lielāka sabiedrības iesaiste, ja, un tas varbūt, ko es arī cenšos ar līdzīgi domājušajiem, kā tā saucamajā health kustībā, nodarboties ir vairāk vērst sabiedrības uzmanību šīm te viltus ziņām, šo problemātiku kā tādu. Tālāk, protams, meklēt, ja, šīs viltus ziņas galvenokārt jau tos gan mēdījus, gan tālāk, respektīvi tā saucamo troļu vai vienkārši citos veidos, kā šī te mēdījos sākumā esošās viltus ziņas tiek multiplicētas, ja, un pārraidītas tālāk. Vērsties pret šiem, kā saka, šīm ziņām kā tādām, šo informāciju, ja iespējams arī pret šos informācijas izplatītāji, bet, nu, te ir atkal citi jautājumi, piemēram, tiem internetu troļiem bieži vien, kur cilvēki ir ar izdomātiem sagvārdiem, ja, pseidonīmiem, tur ir diezgan tas, teiksim, bezjēdzīgs kaut kā mēģināt teorētiski iespējami, bet atkal pārāk ķēpīgi, ja. Bet svarīgi ir vienkārši atspēkot šo informāciju, būtībā izglītot sabiedrību, šo te sabiedrības apziņu, vairot par jautājumu, par to visu, likt cilvēkiem vienkārši pašiem domāt, vērtēt, salīdzināt, un, nu, es domāju, tas ir tas ceļš, kas ar laiku šo viltus ziņu ietekmi mazinās. Es domāju, ka šobrīd es arī aprobežošos ar to. Paldies, Lielas! Un atgriežamies pie par puses, un pēdējā debatētāja būs Lotte. Tā, visi mani dzird? Tagad dzird, ja? Jā. Tātad es pārstāvu Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru Rebaltika, un mūsu pat nopublicētajā pabeigtajā pētījuma ciklā viltus ziņas mēs apskatījāmies uz reālo viltus ziņu situāciju Latvijā, un mēs runājām par, atklājām divas lietas. Viena situācija bija par mūsu pašu bāliņiem, kas izplata viltus ziņas, un otra bija par Krievijas ietekmēm. Un, vispirms es gribu parunāt par mūsu pašu bāliņiem un kāpēc finansiāla sodīšana būtu efektīva šādu viltus ziņu apturēšanā. Tad, kad tātad mūsu pašu bāliņi ir ļoti daudz Facebook lapas, tādas kā VIP klubs un Dievietai, kuras publicē tādas ziņas, kā 90% Saeimas deputāti uzskata, ka Latvijā ir pārāk lielas algas un pensijas, vai musina uz Saeimas atlaišanu. Un iepriekš Dārta minēja, ka nav taču tādu tīru faktu, ka viss ir tāds pelēks. Man šķiet, ka šeit ir diezgan droši, kas ir fakts un kas ir meli. Tāpēc mēs nevaram apgalvot, ka nekad nevarētu izšķirt, kas būtu patiesība. Un tālāk vedot sarunas ar šiem jaunajiem biznesmeņiem, kā mēs viņus saucām klikšķu biznesmeņiem, mēs atklājām, ka viņi šīs ziņas neizplata tāpēc, ka viņi būtu pret Saimu vai pret demokrātiju vai pret Latviju kā tādu. Viņiem šī ir iespēja nopelnīt. Viņi lielās ar to, ka viņi dabūna sponsorus, viņiem bez maksas uztaisa bārdu apcierapju un viņi tiek pie friziera.
Un līdz ar to, ja šiem konkrētajiem viltus ziņu izplatītājiem uzliktu finansiālu sodu, viņi savu biznesu vienkārši slēgtu, jo tas viņiem beigtu būt izdevīgi. Tagad pieslēdzoties otrai grupai, ko mēs pētījām par Baltnews un Rubaltik, kas arī ir viltus ziņu izplatītāji. Piemēram, Rubaltika bija raksts, kurā tika apgalvots, ka NATO Igaunijā atņems visas automašīnas Igauniem, kas arī ir diezgan acīmredzami viltus ziņa. Un arī Dārta iepriekš minēja, ka nav iespējams sodīt ārvalstu mēdījus, bet arī pie mums pašmājās Baltnews arī veski raksta puspatiesības un sīkus, mazus melus un lielus melus, kuri kopumā degradē, rada sajūtu, ka nekam īsti nav jēgas. Rubaltika ļoti bieži parādās virsraksti ar nosaukumiem Baltija izmirst, un vairs nav kas dzīvo, un Eiropas Savienība principā aplaupa Latviju. Līdz ar to tiek radīta sajūta, ka īsti nav jēgas iesaistīties demokrātijā, nav jēgas iet vēlēt, un tas ir reāls kaitējums vispār demokrātiskajai sistēmai, kuru finansiāli sodot šo viltus ziņu izplatītājus, mēs varētu kaut kādā ziņā apturēt un bremzēt. Tas arī no manis viss. Paldies. Paldies, Lotte Lārmane. Atvainošos, ka es tev sākotnēji laikam nepareizi izrunāju tavu uzvārdu, tāpēc, lai visi zina, Lotte Lārmane. Un mūsu pēdējais runātājs, kas aizstāvēs viedokli pret, ir Ingus Bērziņš, Delfi galvenais redaktors. Labdien! Aizstāvēšu viedokli, ka tā saucamie fake news, ko neviens tā arī baidos, ka nevar precīzi noformulēt, kas tas ir. Izplatītāji ir finansiāli jāsoda. Pievienošos, aizstāvēšu viedokli, ka mēs esam pret. Pievienošos kolēģim Ingmāram, kurš saka, neviens jau nav pret no visiem šeit stēdošiem, ka tas ir slikti un ka ar to ir jācīnās. Bet formulējums ir par mēdīju finansiālu sodīšanu, un te man gan ir ļoti daudz ko pateikt pret. Es drusku ar liriku iesākšu. Psihoterapijā ir tāds jēdziens par upes atvaru. Kad cilvēks ir nonācis lielā psihiskā satricinājumā, piemēram, viņš ir nodzīvojis tur 10 gadus kopā pārī un pēkšņi viņš šķirās. Tad viņš līdz tam ir plūdis pa upi, un tagad viņš ir nonācis atvarā. Un visi tie jēdzieni, ar kuriem viņš izskaidroja pasauli pirms tam, viņam sajūg, jo viņš vienkārši griežās un visu laiku savā galvā maļ vienu un to pašu. Un man liekas, ka tie fake news apkarotāji ir drusku nonākuši tādā atvarā pēc Brexita un Trumpa. Un īstenībā tas, ko viņi šobrīd sauc par fake news un mēģina tam piemērot kaut kādas speciālas attieksmes, tā skaitā, kā mēs šodien diskutējam, arī teorētiski normatīvajos aktos, likumdošanā, iekļaujošas attieksmes. Ja? Tas ir lieki, tāpēc, ka šis, ko mēs mēģinām nosaukt par fake news, vienmēr ir bijis. Un ja mēs atkal turpinātu iziet no atvara un plūstu pa to upi, mēs redzētu, ka ļoti bieži pēdējo, 70 gadu demokrātiskā sabiedrība civilizētā ir ar kaut ko līdzīgu saskārusies un ir ļoti veiksmīgi ar to tikus galā bez īpašām jaunām, kaut kādiem jaunovedumiem. Ciniski sakot, es pat gribētu teikt, ka tas brīžam man liekas, ka dažiem komunikācijas vērotājiem fake news ir new black. Pilnībā nepiekrītu un aicinu aizdomāties par to ideoloģisko nostāju, kuru pauda pretinieku nometne, sakot, ka es drusku varbūt hiperbolizēšu, bet tātad viņu izpratnē cilvēki ir aunabars, cilvēki ir muļķi, kuri ir kaut kādā veidā jāpasargā. Un man liekas, ka diezgan simptomātiski bija Lolis Čigāns argumentācijā, ka mums ir jāpasargā visi cilvēki no to,
ar ko viņi saskarās, no tā, ar ko viņi saskarās mēdījā, tāpat kā mēs pasargājam pusauģus no alkohola. Tātad visi cilvēki viņu izpratnē tajā brīdī, kad viņi saskarās ar mēdīju vidi, kļūst par pusauģiem. Manuprāt, tieši šāda diezgan bīstama paternālisma iezīme par to, kā mēs tagad muļķu tautu vadīsim no augšas, ir lielāks draudz demokrātijai nekā tas, ko viņi piedāvā. Citēšu Sanitu Jembergu, kas ir, ja kāds to nezina, Rebaltikas pārstāv, tātad viena no oponentēm kolēģe, kura teica, ka zem tās šausmināšanās par fake news vienā darba grupā kultūras ministrijā, kur mēs bijām kopā, mēs jaucam divas lietas. Pilnīgus melus, un par to, kā cīnīties pilnīgiem meliem, es tūlīt pievienošos saviem kolēģiem par to, ka ar to mums likumdošana jau sen ir tikus galā. Un sēnalas, jeb sliktu gaumi. Un tas ko mēs ko oponenti tikko minēja, ka ir VIP klubs, kur klikšķu dēļ raksta acīm redzamas muļķības, un tagad mums ir bail, ka iespējams nozīmīga sabiedrības daļa šīm muļķībām ticēs. Es ierosinu padomāt par to, ka varbūt ka mēs varam visi kopīgi izdarīt tādas rīcības, kuru visi kopīgi, es domāju, gan valstiskais sektors caur kaut kādām rīcību politikām, gan privātais sektors caur kvalitatīvu mediju saturu tajos medijos, kas ciena savu auditoriju un kas rūpējās par kvalitatīvu žurnālistiku. Mēs visi kopā varam izdarīt tādas darbības, lai vienkārši šo sēnalu cienītāju kļūtu arvien mazāk. Vai, teiksim, viņi kaifojot par sēnalām, saprastu, ka viņi kaifo par sēnalām. Es to gribētu salīdzināt drusku ar popmūziku. Tad, kad pirms kādiem gadiem 25 atcēla veco sistēmu ar padomju tarifikācijas skatēm, tanī brīdī publiskajā telpā varēja nokļūt jebkas. Nevairs tikai Raimonds Pauls un Kredāls. Un tanī brīdī bija šoks reāls. Tas bija fake news šoks, es vilktu paralēlis. Ka pēkšņi Latvijas televīzijā varēja atskanēt dziesma Mani vajā, tevi vajā, Saule, jūra, Havaja. Ko darīt? Kā viņus neaizlaist līdz televīzijai? Un pēc tam, manuprāt, 20-25 gadu laikā par spīti tam, ka tagad ir internets, kur katrs var savu Havaju piedāvāt jebkurā diennakts laikā, publiskajai apskatēji, kaut kādā veidā tirgus neredzamā roka un sabiedriskā doma tomēr ir salikusi visu pa vietām, un, teiksim, tādas fenomeni kā DJs Notārs, Perfekta diena un tam līdzīgi, viņi paliek kaut kur perifērijā, un viņi pat ilgi nenoturās Radio 2 rotācijā. Es domāju, ka tieši caur kaut kādu mediju pratības veicināšanu, par ko es tūlīt pastāstīšu, mēs varam panākt situāciju, ka veselīgais sabiedrības vairākums pret sēnalu portāliem attiecās pilnīgi precīzi, tāpatās kā veselīgais sabiedrības vairākums attiecās pret lētu popmūziku. Cik man vēl laiks? Minūte. Jā, nu ļoti labi. Līdz ar to pilnīgi pievienojos Ingmāram par to, ka ir ļoti grūti definēt, kas ir fake news. Ir ļoti grūti izveidot institūciju, kurai leģitīmi uzticētos visi tirgu spēlējošie, gan mediji, gan sabiedrība, neatkarīgi no tās ideoloģiskajām pārliecībām, gan politiskie darboņi, bet ir ļoti viegli sodīt to, kas gadu desmitiem judikatūrā ir aprobēts. Neslavas celšanu mēs mākam atrast, neatkarīgi no tā, vai viņi ir mēdījos, vai viņi ir uzrakstīti uz žoga, un pēc tam nofilmēts ar kameru, kas rakstīja, vai godu un cieņas aizskaršanu mēs varam nodefinēt, aicinājumu uz vardarbību mēs varam atrast un saprast un sodīt, naida runu mēs varam atrast, saprast un sodīt, un ar to visu mēs varam cīnīties, neradot kaut kādu jaunu mutuļošanu ap fake news un tam radot jaunas kaut kādas institūcijas. Un otrkārt, ko es uzsveršu, ka kopā visi valsts caur rīcību politikām, privātais sektors mēdī caur rūpēm par kvalitatīvu žurnālistiku, sabiedriskā doma, kura eksistē publiskā telpā un visu šo ņem pretī, mēs varam radīt daudz mēdī pratīgāku sabiedrību, kura nebūs ietekmējama no šiem fake news. Kā piemērs ir tas, ka... Laiks.
burtiski pēdējais teikums. Piemērs ir tas, ka jūs droši vien lielākā daļa zinat, ka notika fenomens pēc tam, kad Trumpu ievēlēja, tad New York Times digitālās versijas abonentu skaits pieauga burtiski šķiet 2 reizes vairāk nekā viņi plānoja. Paldies, Ingus Bērziņš. Tā. Ir noslēgusies mūsu pasākuma debašu daļa, un šobrīd mums ir 30 minūtes jautājumiem, replikām, un es redzēju, ka vismaz 1 vai 2 dalībniekiem bija kādi degoši jautājumi citiem dalībniekiem. Ja mēs varētu ļoti īsi ar šiem jautājumiem tikt skaidrībā. Man būtu jautājums Ingusam Bērziņam. Liels paldies par tiešām spožu uzstāšanos. Tomēr to, ka Ingus Bērziņ, jūsu runai trūka mazliet struktūras, arī liecināja tas, ka jūs pārvilkāt savu laiku pāri. Bet man ir konkrēts jautājums. Vai jūs esat redzējis SKDS pētījumu, kur tikai 35% cilvēki saka, ka viņi atpazīst viltus ziņas? Un vai jūs domājat, ka SKDS izplata viltus ziņas šī gadījumā? Es domāju, ka pirmkārt tas varētu liecināt par to, par ko mēs jau runājam, un tieši par ko runāja mūsu nometni, par to, ka nav īsti skaidrs, kas ir šīs viltu ziņas. Un tad, kad uzdod jautājumu par neskaidru jēdzienu, tad cilvēki arī neskaidri spēj formulēt savu attieksmi. Un otrkārt, socioloģija arī ir interpretējama. Protams, socioloģija ir interpretējama, un nevelti ir vecais stāsts par to, ka Latvijā vienmēr visvairāk cilvēki saka, ka viņiem nepatīk nekas, ka viņiem ir grūti un ka viņiem vispār dalība Eiropas Savienībā nav laba lieta, bet tas nenozīmē, ka sabiedrība nevirzās uz priekšu. Viņi pasūrojas, bet viņi turpina veselīgi eksistēt. Tas, ko es gribētu teikt par to pašu ideju, ka pēc šī pētījuma cilvēki neatpazīst šīs ziņas, tas ir tas, par ko mēs runājām. Mums ir jāmēģina radīt cilvēkos spēja atpazīt šīs ziņas. Mums ir jāmāca viņiem, kā to darīt. Mums ir jāceļ šī statistika tā, lai tie nebūtu tikai 30%. Tur jau tā ir problēma. Tas ir tas, par ko mūsu puse runā. Jūs vēlaties uzlikt sodu, un lai mēs vairāk neredzētu tās ziņas, kas šķiet nepatīkamas. Mēs vēlamies izglītot sabiedrību. Jā, man liekas, visi mēs piekritīsim, ka šī ir perfekta diena, lai šo apspriestu. Attiecībā uz tiem 35% un SKDS, labi, mēs izglītosim sabiedrību, būsim atklāti, kurš cilvēks izies kādu kursu par žurnālistikas ētiku vai izies cauri sarežģītiem procesiem, kā pārbaudīt avotu. Es domāju, to darīs ļoti maz cilvēku. Fakts ir tāds, ka jau 35% tas bija šī gada pētījums Latvijā. Nevar pateikt atšķirību, vai tas ir vai nav fakts. Attiecīgi, es neredzu, kāpēc, lai opozīcija vienkārši pateikt, jā, labi, visi šie Kremļa aģenti, visi šī propagandas mašīna vienkārši varēs kā buldozers iziet cauri mūsu skaistiem demokrātijas dārzam, un 35, labi, ne visi 35%, bet dažs cilvēks vienkārši apmulsināt. Labi, tas nebija īsti jautājums, tā bija replika. Man ir jādod otrai pusē, ja jums ir kaut kas, ko tu teici, ja nē, Lolitai bija vēl jautājums. Tas ir jautājums, kas tev ir. Man ir ļoti īsts jautājums visiem debatētājiem un arī auditorijai. Lūdzu, paceliet roku tie, kuri nekad dzīvē nav pārtvītojuši, nošērojuši, nolaikojuši nepatiesu ziņu, kuriem nekad tā tas nav gadījies. 1, 2, 3. Nekad dzīvē nav retvītojuši, nošērojuši vai nolaikojuši nepatiesu ziņu. Nav vairākums. Skaidrs. Tā, es domāju, ka no vietas mēs nerunājam, tāpēc, ka mūs skatās arī tiešraidē un būs arī ieraksts, kas nozīmē, ka neviena skaņa, kas netiek iedvesta šajā vai tajā mikrofonā, netiek reģistrēta. Bet šobrīd mums ir diezgan labs un pieklājīgs laiks replikām un jautājumiem no zāles. Ļoti liels lūgums būt īsiem un konspektīviem un tolerantiem un pieklājīgiem.
Sveicināti, esmu Kalvis Apsīts, LUF izmati. Nu, un es reizēm rakstu tādā portālā Imho Club LV, nu tie ir tā kā Lotes teiktu mūsu bāveliņi, diezgan labs portāls, kur taisa bijušais dienas biznesa redaktors Jurijs Aļeksējevs, nu, un viņiem patīk dažreiz dzeltenas ziņas. Viņi tur bija Krievijas vēstnieka Dmitrija Jermolājeva materiālu pārpublicējuši, kur bija tāds virsraksts, ka Raimonds Graube ir piedalījies 91. gada barikāžu notikumu kinoperatoru slepkavībās. Nu, un tad ir jautājums, nu, mēs varētu to tā kaut kā atsaukties uz kriminālu procesu, teikt, ka tagad Raimondam Graubem visi tie murgi ir jāfiltrē un tur visiem pēc kārtas jātiesājas. Bet nu, tagad mums te daudzi tādi, varbūt panelī ir kādi juridiski informēti cilvēki. Kāda ir mūsdienās tā labā prakse, kā pateikt fuj tam Jurijam Aleksējevam, lai viņš neliktu tādas lietas tur? Vai kādam ir atbildē? Labi. Manuprāt, lielisks un pat reti viennozīmīgs piemērs tam, par ko mēs runājām, ka patiesībā šīs lietas var sakārtot esāšās likumdošanas ietvaros. Un, manuprāt, jā, tiešām vaina ir tikai tajā, ka mēs esam liela daļa sabiedrības, ieskaitot politiskos redzamos aktorus, pieraduši, ka ēlaižam visu gar ausīm. Un ieskaitot mani tāpat laikā, bet tas nenozīmē, ka tāpēc es gribētu kaut kādu finansiālo sodīšanu, kur valsts vai kaut kāda neatkarīgā organizācija manā vietā izlēmtu, ka es esmu aizskārts. Arī es it sevišķi pēdējos 3 mēnešos arī par sevi esmu dzirdējis, redzējis dažādos internetu vietnēs absolūti nepatiesas informācijā, man vienkārši vienalga. Bet, nu, tāpēc, ka man vienkārši ir mediju vidē strādājot kaut kādus 20 gadus uzaugus, varbūt biezāk kādu, nekā tas būtu vajadzīgs normālam pilsonim. Bet šito mierīgi var risināt esošās tiesiskās uzbūves līdzekļiem. Jā, un viens piemērs, tas ir kurios piemērs, kuram atšķirībā no manis, no Raimonda Graubes un visiem citiem ir iekšā to darīt. Ir tāds pilsonis Lato Lapsa. Un viņš ļoti bieži visu kaut ko panāk tajās tiesās. Tieši saistībā ar nepatiesiem faktiem par viņu, viņa prāt, ja? un neslauz celšanām un tā tā. Es redzēju, ka replikā ir vārds Lolitai. Paldies. Man liekas, Ingus, tavs teiktais faktiski pierāda to, ka mūsu pusē ir taisnība. Jo tu pats parādīji ar savu piemēru, ka sabiedrība nav vērsta uz aktīvu darbību, uz aktīvu savas, nu, teiksim, zināšanu paplašināšanu un uz aktīvu cīņu. Vienīgais pilsonis, kuru mēs varējām pieminēt, ir LL. Un lielākā daļa cilvēku saka, nu, kas tad tur? Un tā arī ir tā problēma. Tāpēc šī gadījumā es nesludinu paternālismu, bet valstī ir jāiesaistās. Un tas, kas dara slikti, tam ir jāsaņem pēriens. Paldies par diskusiju. Paldies arī Kalvim par jautājumu. Prieks beidzot redzēties klātienē. Šeit ir vēl viens jautājums. Ko jūs domājat, kad pārdod sliktu produktu, tad ir patērētāja aizsardzības biedrība, pie kuras tad var iet, jo tas tā kā nav godīgi pret pārējiem, kas kvalitatīvu produktu veido. Līdzīgi ar mediju vidē notiek sarunas mediju politikas pamatnostādnēs par tādu ombudsmena izveidi medijos. Kādas ir jūsu domas par to? Mediju ombuds varētu būt risinājums viltus ziņu neizplatīšanai? Jā, varētu. Man liekas, problēma ir tāda, vai tas viss aizies līdz vienkārši lasītājiem, kurš visdrīzāk lielākoties tikai paskatās uz raksta bildi un virsrakstu. Varbūt izlas pirmo rindkopu. Delfos man patīk pirmās rindkopas, ļoti konspekts ir. Jā, es nedomāju, tas varētu aiziet līdz vienkārši vēlētājiem vai vienkārši cilvēkam. Tur ir, tas vairāk iztīsies pēc tādas intelektuāļu sarunām, kuras varbūt aizies ļoti maz procentu sabiedrības. Tāpēc es domāju, labākais veids ir sodīt un apturēt viņus. Papildu jautājums no manis abām iesaistītajām pusēm. Un ja tas būtu mediju ombuds, kas uzliek sodu?
Atvainojos, ka es kaut kā iniciatīvu pārāk egocentriski pārņēmu, bet ir viena milzīga problēma šobrīd Latvijā, ka mediju vide ir ļoti ideoloģiski sašķelta. Ko pierāda arī tas, ka zināmas problēmas situācijas no tām, kuras būtu jārisina šim iecerētajam ombudam, jau šobrīd tiek risinātas tajās organizācijās, kas saucās Latvijas žurnālistu asociācija un Latvijas žurnālistu savienība. Un viņas jau ir krasi sašķēlušas to mediju vidi tiem, kuri uzticās vienai organizācijai un tiem, kuri uzticās otrai. Jā, man, protams, ir savs privāts viedoklis par to, ka tā viena ir vispār ārprāts, bet to es šobrīd neteikšu. Bet man ir zināmas šaubas par to, vai šobrīd šāda nevalstiska organizācija varētu būt leģitīma visā Latvijas mediju vidē, jo viņi viens otru vienkārši ienīst un tās antisorosītu, nacionālās buržāzijas un sorosītu flanks viņi vienkārši nespēs novienoties par neko no šīm risināmajām problēmu situācijām, jo viņi vainos viens otru ideoloģiskajos cēloņos šīm problēmu situācijām. Es domāju, tad, kad šobrīd agonizējošie oligarhu marketinga instrumenti, kurus sauc par mēdījiem, nomirs, un kad nomirs tie, kas tur strādā, pēc tam mēs varēsim sākt par to runāt. Prieks par tādu optimismu. Es sapratu, ka ja tā var pateikt, ka Lolitai bija kaut kas piebilstams, un pēc tam es došu vārdu vēl diviem jautājumiem. Jā, man atkal jāsaka, ka kopējā vai kolektīvā nomiršana ir ilgtermiņa plāns, un es domāju, ka ir daudz labāk rīkoties jau šodien un šobrīd. Protams, tā milzīgā problēma ir, ka ir elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kas uzrauga elektroniskos mēdījus, bet internets un drukātā prese nav uzraudzīta. Un, protams, tāds ombuds ir viena no institūcijām, tur ir daudz jautājumu, kā viņu izveidot, kādas pilnvaras dot un tam līdzīgi. Un tas tad būtu jārisina. Paldies. Tā, es nāku no sākuma. Vai tev būs jautājums vai replika? Labi, tad no sākuma viens jautājums atbildes, otrs jautājums. Paldies. Mani sauc Artjoms, un man ir tāda replika nedaudz mazliet citā sfērā, runājot par mēdīju kvalitāti un informācijas dažādību. Man liekas, ka viena lielākām problēmām ir tāda, ka mums latviešu valodas mediju vidē un krievu valodas mediju vidē ir pilnīgi dažāda informācija, tiek atspoguļot dažreiz nedaudz dažāda, dažreiz ar citādu interpretāciju. Labs piemērs tikko atvēra Delfus, latviešu un krievu versiju, un par rītdienas sarunām latviešu versijā ir liels raksts ar ļoti daudziem komentāriem, krievu versijā nekā nav. Vispār nekā nav. Un man ir tāds jautājums, vai jūs vispār izjūtat atbildību par to, ka tās lielo portālu versijas ir dažādas, un kāpēc viņas ir tādas? Šim gan jautājumam nav līdz galam saistības ar mūsu šodienas tēmu par sodīšanu par viltus ziņām, bet vienlaikus, ja Ingum būs iespēja vēl atbildēt kādiem citiem jautājumiem, varbūt, ka tu pieskarsies arī šim, bet tagad došu varbūt vārdu citam runātājam. Es par to paternālismu gribēju pateikt, ka tas, ka mēs te varam nosvelināt, cik tur tonnas to riepu, vai arī tos plastmasas, vai arī, teiksim, kad liek tos matemātikas eksāmenus un 4. daļa nevar pārlasīt 2 elementu 4 loģikas, vārdu sakot, 4 variantus nevar ieraudzīt, Ar to paternālismu, vai jūs nedomājat, ka vajadzētu diskutēt par to, cik kurš ir gudrs, cik stulbs, kā viņš sapratīs to, ko jūs viņam pateiksiet, Jūs saprotat, jūs daudzreiz uztaisat mediju sižetu, Jūs domājat, ka pretī jūs sēž tāds kā jūs, kas kaut kur orientējas. Bet viņš nekur neorientēs. Viņš atradīs 3 pazīstamus vārdus, saliks pats kopā kaut kādu galīgi kreizīgi secinājumu, un viss. Un vārds es par to miršanu gribēju piezīmēt, Ar šitādiem teicieniem vajadzētu uzmanīgi, kāds var arī pārprast, Interneta vidē diezgan bieži dažādiem outsideriem novēla. Ne to vien, Un es vēl gribētu pateikt, ka visādas tur tiesiskās aizsardzības un cieņas un goda aizstāvēšanas,
viņas realitātē nedarbojas. Tas viss ir pilnīgs muļķības. Ja, ja kāds tur būs kaut ko ne tā pateicis, ne pa spalvai, tad viņu tur nories, apmelos, dabūs visādus, saliks tādus faktus, kā gribēs, un nevienam par to nekas nebūs. Muļķības tas viss. Ja es drīkstu precizēt jautājumu, tas jautājums bija, vai medijiem ir jādomā par to, kādā veidā viņu izplatītā informācija, vai viņu vispār saprot. Ir tāds teiciens, es pateicu to, ko gribēju, es neesmu atbildīgs par to, kā tu to saprati. Ja? Bet redzat, kas ir par lietu. Ja? Tagad jau otro reizi Ušakovs ir pie varas. Ja? Jūs tā esat Rīgā. Ja? Jūs esat tā ļoti apmierināti, kad par iepriekšējām Rīgas domēm, kad bija tās nosacītas latviskās partijas, ka tur nebija nekā pozitīva par to Rīgas domu. Mēdījiem jums tāds apmierinājums iestājas, ka tagad Ušaks jau otro reizi ir pie varas. Labi, mēs sapratām tā, kā mēs sapratām, un mēs sapratām, ka tas ir vairāk tāda kā replika komentārs, bet vai mums ir vēl kādi konkrēti jautājumi dalībniekiem par mūsu šodienas tēmu? Un tā šodienas tēma ir jautājums par to, vai finansiāli jāsoda ir tie mediji, kas izplata fake news, viltus informāciju. Un jums ir jautājums? Labdien, esmu Ludmila, un principā man ir divi jautājumi, kuri ir cieši saistīti ar viens otru. Pirmais jautājums, vai ir starpība starp dalējam mēlem un vienkārši skaļam virsrakstam, un vai ir jāsoda medijus, kuri runa taisnību, bet lieto skaļus virsrakstus lielāku auditoriju iegūšanai? Paldies! Paldies jums par jautājumu. Vai jautājums ir, vai fake news nav tikai daļa no lielākas problēmas, un ka lielāka problēma ir arī sensacionalisms, nepamatoti virsraksti, un vai arī par to būtu jāsoda? Vai arī vismaz par to būtu jācīnās, ja ne finansiāli, tā kā savādāk? Man šķiet, ka mūsu puses debatētāja Lotte ļoti precīzi noraksturo šo situāciju, ka fake news kā parādība ir izplatījusies saistībā ar diviem faktoriem. Un te nevar piekrist Ingum Bērziņam, ka tas vienmēr ir bijis un sabiedrība veselīgi ar to tikusi galā. Jo interneta izplatības fenomens ir jauns. Un otrs fenomens ir mediju komercializācija caur šo internetu izplatību. Respektīvi, ir daudz vairāk mediju, kuri var komercializēties. Un šī gadījumā ir pilnīgi skaidrs, ka šie skandalozie virsraksti ir tādēļ, lai piesaistītu klikšķus un lai būtu labākie iespēja pārdot reklāmas šajā konkrētajā vietā. Vai būs jāmetās ar cirvi virsū jebkuram, kurš ieliek skaļu virsrakstu? Protams, nē. Tādēļ arī gan Edgars, gan es, mēs savā pusē runājām par to, ka jābūt konkrētiem kritērijiem. Ir jāatspoguļo visu pušu viedoklis, ir jāmēģina objektīvi pasniegt, jārunā par to, ka nevis kāds man tur tirgū to teica, bet kas man to teica, un šie kritēriji ir izstrādājumi. Labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi, komentāri? Jā. Arī replika. Jā. Tas ir vairāk tā kā esmu drīzāk tai par pusē, sakarā ar to, ka es tagad studēju psiholoģiju un es esmu mācījies to, kā strādā cilvēka atmiņa. Un bieži vien ir tā, kad mēs saskaramies ar informāciju un pēc laika mums ir grūtības atcerēties vispār, no kurienes bija šī te informācija un vai viņa ir patiesa vai viņa nav patiesa. Un tieši tāpēc man liekas, ir svarīgi jau laicīgi izfiltrēt informāciju, lai tieši tā patiesā informācija nonāk šajā informācijas telpā, jo citādi cilvēkiem ar laiku var būt tā kā grūtības atpazīt nākotnē tas, ko viņi iepriekš ir dzirdējuši, vai tā ir bijusi patiesība, vai tā nav bijusi patiesība. Un, stipri var maldināt, man liekas, cilvēks vienkārši tādā veidā. Un, jā. Jā, paldies par repliku komentāru. Tā. Ja mums vairāk nav replikas un komentāri, es vēršos pie mūsu diskutētājiem. Jums ir iespējas, tā kā mums vēl ir 10 minūtes, iespējas vēl pirms pēdējā balsojuma, jo zālē tūtās būs iespējas vēlreiz nodefinēt savu nostāju šajā jautājumā, pateikt varbūt svarīgāko savu argumentu, kāpēc par fake news izplatīšanu ir vai nav jāsoda. Bet pirms tam, laikam, replika par kādu citu tēmu.
Faktiski man nav varbūt replika. Es vienkārši noklausoties šo debatas daļu, es vēlreiz gribēju uzsvērt to, ko es teicu savā paredzētajā laikā, ja, ka nevajag varbūt jaukt divas lietas. Mēs visi šeit sēdošie esam pret viltus ziņām kā tādām, ja, un uzskatām, tas ir slikti, un tas ir kaut kādā veidā pret to ir jācīnās, jāmazina tā ietekme, bet jautājums ir tikai, vai mums vajag mēdījiem uzlikt naudas sodus, vai tas ir šis te instruments. Un kāpēc es to vēlreiz saku? Tāpēc, ka, manuprāt, tā būs zināmā mērā Don Kihota cīņa ar veidzirnavām, jo pirmkārt tur būs daudz sarežģīti, iespējams, tā sistēma būs uzbūvēta. Otrkārt, ja uzliek kaut kādam daudz maz, teiksim, lielam atpazīstam mēdījām, viņi tur pretosies šādam lēmumam, ja? Tur būs būtībā lielāks skandāls tikai un visādas, kā saka, mazāk labumu kā ļaunumu, ja? Un otrs, būs tajā pašā laikā liels segments tajā internetā šo ziņu pāri izplatītāji, kuriem neko nevarēs padarīt, ja? Kas pat nebūs mēdī, kas būs vienkārši individuāli profili, ja? Kaut kādos sociālajos tīklos un tā tālāk. Ja? Man ir jautājums pretpusē, vai tas ir korekts jūsu kopējā viedokļa atreferējums? Jā. Ar pareiziem akcentiem, tad es došu vēlreiz iespēju pāri viedoklim arī pateikt, viņuprāt, to spēcīgāko argumentu par labu tam, kā mēdī ir finansiāli jāsoda par fake news izplatīšanu. Man prieks, ka opozīcija piekrīt, ka viltus ziņas ir sliktas. Saistībā ar to, vai šis ir vislabākais veids, kā to apturēt, pēc visa dzirdētā absolūti noteikti jā. Jo pašreizējā sistēma, ka mēs neko nedarām, acīm redzot nestrādā. To mēs redzam pēc aptaujām un arī pēc rezultātiem dažās vēlēšanās. Tas nestrādā. Aiziet uz tiesu un kā tiesāt, es nedomāju, ka individuāls cilvēks darīs ļoti garš un dažreiz pat dārgs process. Tiesas sistēma kā tāda pat būtu nestrādā. Naudu, tas ir uzlikt monetāru sodu, ir vislabākā metode, jo absolūti lielākā daļa privātām institūcijām, kas ir mēdī, viņi ir atkarīgi no naudas. Ja mēs viņiem pateiksim, šis ir tas brīdis, ka jūs darīsiet kaut ko sliktu, mēs jums atņemsim eksistences esenci vienalga, tā tas ir visefektīvākais veids. Paldies abām pusēm. Es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka mums bija izcili labi debatētāji un pateiksimies viņiem par to. Un tagad neatkarīgi no tā, ko mēs jūtam vai nejūtam par dažādiem debatētājiem, kopīgiem šo viedokļiem un diskusijām, es vēlētos, lai mēs visi šobrīd vēlreiz nobalsojam par šīs publiskās debates jautājumu. Vai finansiāli ir jāsoda tie mēdīji, kas izplata viltus ziņas? Lūdzu, paceliet rokas tie no jums, kas uzskata, ka jā, finansiāli ir jāsoda šie mēdīji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Interesanti, labi. Cik ir pret? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Labi, un cik atturās? 4, 5, 6. Un kas ir pārējie? Skaidrs. Tas, ko mēs redzam, ir, ka tā nenoteiktība šajā jautājumā ir stipri pieaugusi par šo laiku. Mums, ja sākotnēji bija 20 pār, tad tagad mums ir 9. Ja sākotnēji bija 5 pret, tad šobrīd ir 12. Un arī tā kā mums atturošo skaits ir pieaudzis. Kaut kādā mērā tas izskaidrojums ir to, ka mums šobrīd ir vairāk cilvēku nekā iepriekš, bet vienlaikus izskatās, ka mūsu pretpusē ir izdevies pārliecināt auditoriju, ka jautājums varbūt nav gluži tik viennozīmīgs, kā varbūt sākumā likās. Tā kā vēlreiz paldies debatētājiem un paldies auditorijai par ļoti jauko diskusiju.